Nevienai valsts iekārtai pasaules vēsturē nav izdevies novērst noziedzību. Baismīgi skan, bet noziedzība bija, ir un būs. Lai kā gribētos likt jautājumu zīmi pēc nākotnes formas, statistika ir nepielūdzama. Noziegums un sots, šie dramatiskie jēdzieni ir realitāte arī pavisam jauniem cilvēkiem. 2002. gada janvārī Latvijas cietumos atrodas 383 nepilngadīgie. Viņu noziegumu spektrs ir plašs. Sākot ar sīku huligānismu un zādzībām, beidzot ar ciniskām slepkavībām. Viņi visi atrodas aiz viena mūra un ir vienlīdz izolēti no ārpasaules. Latvijas likumdošana nepilngadīgajiem paredz garus soda termiņus. Ilgs ir arī pirmstiesas izmeklēšanas laiks. Tajā ir liekt iespēja sarakstīties un tikties ar tuviniekiem, tiek pārtrauktas mācības. No totalitārā režīma mantotā cietuma sistēma vairāk soda, nevis pāraudzina. Tāpat neiznīdējama ir un paliek cietumos pastāvošā kastu sistēma. Šajā saspringtajā situācijā jauniešu nenobrīdusī personība ir pakļauta skarbiem likumiem, un iespēja degradēties ir vairāk kā laboties. Mani sauc Ivars Jurkevičs. Es esmu iekļuvis 175. panta 3. daļa zādzība. Mani sauc Arnis, man 17 gadi. Sasitu vienu. Naudu noņem. Es esmu dzimis 85. gada 6. novembrī. Par zādzību. Krimināla likuma 175. 4. daļa, tas ir zādzība. Atrodas ieslodzījumā jau 4,5 gadi. Tas ir slepkavības mēģinājums. Ļaunprātīga māmas iznīcināšana. Dedzināšana. Sabiedriskā organizācija Rīgas pilsētas misija organizēja vasaras nometni jauniešiem no cēsu audzināšanas iestādes. Tā piedāvāja alternatīvu cietuma žogam. Neilgu, bet ļoti nozīmīgu laiku jauniešu domām un darbiem bija cits atskaites punkts – savstarpēja uzticēšanās. Latvijā pirmā šāda veida nometne pusauģiem, kas vēl izcieš cietumsodu, tika rīkota Glaznēnajā Salacas krastā. Nometne veidota pēc Kanādas pieredzes. Mūsu izpratnē tas ir atvērta tipa cietums. Tur 20 km apkārtnē nav nevienas apdzīvotas vietas, apkārt mežonīga daba. Nav dzeloņdrāšu aprītu žogu, nav bruņotu sargu. Liela nozīme nometnes idejā ir komandas un biedriskuma sajūtai. Tādēļ pirms nometnes puišiem cietumā tika rīkota ētikas, tiesību un sociālo prasmu apmācības programma. Tā ilga 5 mēnešus un komanda tika veidot jau no pirmās nodarbības. Es pats biju ieslodzījumā, nokļuvis 3 gadus un 9 mēnešus ar pavadīju. Pirms cietuma es biju tādā pilnīgā hausā savā dzīvē nonācis. Un tad praktiski kāds 2 nedēļas pirms atbrīvošanās bija tāda kā atklāsme. Es pēkšņi skaidri apzinājos, ka viss man iepriekšējā dzīve, tas ir kliņškāpšana un kalnu turisms, nedaudz biznesa pieredze. Un šis cietuma laiks ir 3 lietas, ko saliekot kopā, un visu lietojot, tas var palīdzēt bijušiem ieslodzītajiem. Es sapratu, ka ir vērts strādāt ar nepilngadīgajiem. Nometni vada Tonijs Kohs, cietuma instruktors no Kanādas. Tonijs ir eksperts un nometnes dvēsele. Viņš pats izstrādājis nometnes programmu, ar kuru darbam nākotnē iepazīstas Rīgas pilsētas misijas darbinieki. These boys learn very little sitting in a prison. When they're spending time with other boys who are criminals, that, the conversation is about criminal things, and if they're not learning something else, they're going to leave, go back to their life, and make the same mistakes again, because they don't know any other way. And so really the philosophy of this work is to give them some tools and some skills that they can use when they leave, so that they're maybe going to think before they make that mistake again. Nometne pirmkārt ir pašu veidota vide. Katram te ir savi darbi un pienākumi, katram sava atbildība. Te ir īpaša apetīte un īpašas attiecības ar dabu. Pēc cietuma pieredzes maltītē brīvā dabā ir pavisam cita garša.
This is going to be a flag that represents your group. Puiši izveidoja nometnes karogu paši ar devīzi sapratni par pagātni ir ieguldījums nākotnē. Šeit pie galda notika Tonijas sarunas ar puišiem par sevis apzināšanos, uzticēšanos, par sapratni. Šeit varēja runāt tikai pa vienam, pateikt visu, kas uz sirds, arī uzklausīt citus un iekšēji sakārtoties pašam. Do you see the river here? You see how it is moving. We have one saying in English that some people will follow where the river is taking them, even if what they are dreaming of is there. And so it is very important for people to know where they want to be in life. And sometimes when the river is going the wrong way to where you want to go, maybe friends are pulling you this way, or your family is pulling you this way, then sometimes you need to get out of the river and to walk. There are no rules about how you will get to your way in life that way. You have to think outside the borders of what other people think sometimes. So this is why we take this quiet time every day. Well, no one will talk to you and you will have that time only for you. And what you think about is also for you to decide. Some people may just want to have the quiet. Some people may want to think about their families, their girlfriends, all these things. I want to ask you a question. How many people here truly have a quiet moment in their day, really, when they're not sleeping? So really there's not so much quiet in the day. Īpašs te ir klusuma rituāls, kad vienatnē ieklausies dabā un sevī. Sportiskās aktivitātes māca uzticēties sev un citiem, un, protams, izraisa azartisku līksmību. Ar izdomu un aizrautību var paveikt daudz, arī atdzīvināt bruņinieku turnīru tradīciju mūsdienu versijā. The structure of the program is for them to be learning about self-esteem by providing them with opportunities to have successes through creative problem solving and adventure activities. And learning a concept of being a team and having people that you need to trust and that also need to trust you. Noturēšanās uz virves prasa gan pašizveicību, gan paļāvību uz saviem biedriem. Tā ir tāda nevainīga robežu situācijas izspēle, kad jāmāk ātri pieņemt lēmumu, jāmāk noturēties ekstremālā situācijā. Tā ir spēle, kas citā veidolā noteikti atkārtosies dzīvē. Brīdī, kad būs iespēja paslīdēt, kad būs jānoturas. Tie ir jautājumi, kas būs aktuāli arī turpmāk. Vai uzticēties ir viegli? Kāda ir katra personiskā atbildība par komandā notiekošo? Kā iepazīt tos, kam grasāmies uzticēties?
Par pārmaiņām cietuma sistēmā, protams, lemj cilvēku atbildīgos amatos. Sarežģītu visu šo procesu vērš fakts, ka jākoordinē vairāku institūciju sadarbība. Galvenais tas mērķis, it kā to apmācību, ko mēs gribam panākt, lai šie puiši apzinātos, kāpēc viņi ir tādi un kāpēc viņi ir tur, kur viņi ir. Nu, kāpēc? Ne jau dēļ tā, kad viņš ir, teiksim, nozadzis no mašīnas magnetofona, ne jau dēļ tā viņš tagad tur atrodas. Tas ir tikai sekas. Jaunieši ir tieši tā saudzējamā kategorija, pret kuru vajag izturēties ar zināmu pietāti. Un mūsu pieredze liecina, ka mēs pārāk aizraujamies ar smagiem kriminālu sodiem attiecībā pret nepilngadīgajiem. Ilgstoši izolējot jauniešus no sabiedrības, mēs viņus kriminalizējam. Tieši šāda nometnē ļauj atgriezt viņiem to cerību, saikni ar sabiedrību, ļauj sajust, ka viņi nav pilnīgi izstumti no sabiedrības, nav aizmirsti. Ārēji ieslodzīto jauniešu dzīve nometnē neatšķiras no vienkārša viņu vienaudžu piknika brīvā dabā, bet iekšēji šai nometnē ir dziļa filozofiska jēga. Arī pagātne šiem jauniešiem ir cita. Nec nometne, ne citas aktivitātes nepadarīs izdarīto noziegumu par nebijušu. Arī no atmiņas tas nepazudīs. Taču pārdomas, iekšējais darbs ar sevi palīdz analizēt notikušo un sakārtot domas. Es varu pateikt, ka es piekrītu jebkuram projektam, kas ļauj drusku izmainīt mūsu puišus, kas ļauj viņiem parādīt jau drusku savādākā apstākļos sevi, mūsu audzinātajiem, kas viņu pavada tur, arī dod iespēju viņus to redzēt savādākā situācijā, kā viņi uzvedās varbūt. Tas projekts dod puišiem padomāt par savu dzīvi tālāk, saprast varbūt, ko viņi ir izdarījuši un kā viņam jādzīvo. Es uzskatu, ka tādi projekti var turpināties. Jebkurš projekts, kas nes kaut ko tādu, kuru palīdz mums, tiem grūtiem bērniem strādāt, es novērtēju kā pozitīvu. Saistoši puišiem likās Tonija ieviestais indiāņu rituāls. Katru vakaru pie ugunskura runājošā akmens ceremonijas laikā tika stāstīts dienā pārdzīvotais. Šis vienotības un pārdomu brīdis palīdzēja beigt dienu saskaņā ar sevi un apkārtējiem. Cik stipri būs šie jaunieši turpmākajā dzīvē, to nezina neviens. Noziedzību izskaust ar nometņu palīdzību nevar, bet ir taču arī kļūdas, muļķīgas sagadīšanās, nelabvēlīgu ģimeņu kompāniju ietekme, kas varētu neatkārtoties. Ja vien šiem jauniešiem, kas jau ir smagi kļūdījušies dzīvē, piedāvātu alternatīvu. Cedar tree, clap your hands and sing with me. Way-ah-hey, 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 ah-hey, ah-hey. Way-ah-hey, way-ah-hey, way-ah-hey. Oh, cedar tree, clap your hands and dream with me. Way-ah-hey, 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 ah-hey, ah-hey. Way-ah-hey, way-ah-hey, way-ah-hey. I find your children very, very creative. I find that some of our boys are creative, but I find that the group we had here all had golden hands. Yeah, and they made some very beautiful things and had very interesting ideas, and it was very interesting for me to watch
how they solve problems. No Tonijas iemācījos saskatīt citos cilvēkos, kad strādā komandā, ko katrs sāk darīt maz drusciņi nepareizi, un no tā maz drusciņi sākas liels problēmas. Tā viss forši. Es esmu iemācījies izteikt savas domas. Varbūt agrāk man tas nedaudz bija bailes, ko cilvēks sabiedrībā izteikt savas domas. Man bailes tāpēc, ka citi par mani smieties, ja es izteiktu nepareizi. Kad gāja upmalā tur uz to kluso brīdi mežā, tur kā tā klusa apsēžas, ieklausās, neko nerunā, nekad skaņas nedara. Daudz ko var dzirdēt. Veitru, sienāšanu, upu, kā teikt, interesanti. Un šeit varbūt tā viens otru vairāk tā uzklausa. Cietumā tur ir savādāk, tur vienkārši tie likumi, pie tiem likumiem jāpieturas, ja grib, kā sāk normāli dzīvot. Ja nepieturas, tur ir švaka. Es tā domāju, ka es šo visu nometni atcerēšos. Līdz kam šitā ir pirmā, un, ja nemaldos, tad arī pēdējā nometni manā dzīvē. No ieslodzījuma jaunieši drīz atgriezīsies sabiedrībā. Neviens jau viņus tur īpaši negaida, un katram pašam būs jāveido savs ceļš. Taču sabiedrības atbildība ir nenolemt vienreiz notiesāto recidīvista liktenim. Kaut vai tāpēc, ka neviens nepilngadīgais noziedznieks nav uz Latviju importēts. Tie ir mūsu bērni, brāļi, kaimiņi. Vai sabiedrība ir gatava dot saviem bērniem vēl vienu iespēju?